No 16. līdz 18. septembrim Valmierā Vidzemes Olimpiskajā centrā norisinājās starptautisks basketbola turnīrs Ordo Cup 2015, kurā piedalījās 3 komandas – Mainieki Valmiera Ordo un Lietuvas vienības Prieņu Brištonas Vitautas un Utenu Juventus. Turnīra pirmajā spēlē valmierieši tikās ar Vitautas basketbolistiem. Spēles sākums aizritēja līdzīgi, bet otrās ceturtdaļas izskaņā valmierieši veic izrāvienu, puslaika pārtraukumā dodoties ar 8 punktu pārsvaru. Otrajā puslaikā Valmiera Ordo turpināja audzēt pārsvaru un guva uzvaru ar rezultātu 70-49. Spēlē 12 punktus guva Aigars Šķēle, bet savā dzimšanas dienā ar 12 punktiem un 4 pārtvertām bumbām izcēlās Vītens Čižausks. What's the feeling to win in your birthday? Thank you. It's good feeling, you know. It's like a double celebration. We start like this friendly tournament with victory, so it's good. What's your opinion about today's game? If you look at the score, it looks like easy game, but it's not. We was working hard, you know. We still like looking for our game like a team, but everything going like right way, so everything is okay. Turnīra otrajā dienā savā starpā tikās Lietuvas komandas Virgīnijas Seškus, trenētā Vitautas un Antans Sireiks vadītā Juventus. Visu spēli cīņa ritēja punkts punktā, nevienai no komandām negrasoties padoties. Mačs liktenis izšķīrās pēdējās 15 sekundēs, kad Juventus basketbolists no soda metiena līnijas realizēja vienu pusi no saviem metieniem, kamēr Vitautas realizēja visus savus brīvmetienus, izcīnot uzvaru ar 91-87. Komentārā par spēli dalījās mača rezultatīvākais spēlētājs Lukas Lekāvičs, kurš Vitautas labā guva 20 punktus. My opinion is that in the beginning we didn't play well defense, and then we started to play better defense in the second half, and that's the reason we won. I thought that we played better at the end, you know. We played better defense at the end, and that's why we won. What can you say about your own performance? 20 points, 6 assists. I thought that I had a pretty good game, you know, and I felt that coach really trusted me in the game, and you know, and I made a couple of shots, then I get confident, and it was a good day for me. Yesterday, big loss against Valmiera. Today, tough win. What is your overall feelings about this tournament? I thought that was a pretty good tournament. You know, we wanted to play a team from Latvia, and you know, and we tried to beat them. But you know, we drove a couple hours, or maybe 7 hours, and to come into the game and play, you know, it was kind of difficult. But the tournament overall was good for us. We played very good teams, and that's what you can ask for. You know, play good competition. Turnīra noslēdzošā spēle starp Valmiera Ordo un Juventus basketbolistiem iesākās ar Lietuvas komandas pārsvaru, ko Juventus saglabāja gandrīz visas spēles garumā. 2,5 minūtes līdz pamatlaika beigām valmierieši atradās iedzinējumus ar -7, bet Jānis Kaufmans samazināja rezultātu starpību. Savukārt Ervīns Jonāts 4 sekundes līdz pamatlaika noslēgumam izlīdzināja rezultātu, panākot 74-74. Papildlaikā vadību atguva Juventus, bet pēdējā uzbrukumā pie -1 Mārtiņš Laks pēdējā sekundē realizēja pustālo metienu, izraujot mainiekiem uzvaru ar 85-84. Šajā spēlē ar 20 punktiem izcēlās Jānis Kaufmans un Ervīns Jonāts. Līdz ar to Valmiera Ordo kļuva par turnīru uzvarētājiem, otrajā vietā atstājot Vitautas, bet trešajā palika Juventus. Par turnīru vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Valmiera Ordo uzbrucējs Ervīns Jonāts. Pirmkārt, apsveicu ar uzvaru turnīrā un vērtīgākā spēlētāja titulā. Kādas sajūtas pēc šī turnīra? Pirmkārt, paldies liels. Pozitīvs, protams, ir 2 spēles, 2 uzvarētas vindas un vēl pašās beigās ar šādām emocijām un visu pārējo noturējāmies, izvilkām pagarinājumu un vēl beigās vinēt, tas ir saldējs ēdiens jebkuram. Viens no spēles nozīmīgākajiem momentiem pamatlaika beigās, kad iemeti 2 punktus no apakšas. Pastāst par šo epizodu. Īstumā sanāca tā, ka tā nebija plānots, bet tā sanāca, kā teikt, un bija vienkārši jārealizē savus metienus, un tas arī notika. Jebkurās citas varēja būt, kurā situācijā to pašu realizēt un izdarīt. Tas ir patīkami, ka izdevās tas viss. Kādu kopumā varētu vērtēt komandas sniegumu šajā pārbaudes turnīrā? Viennozīmīgi mēs esam pielikuši savā spēlē, salīdzinoši ar iepriekšējām spēlēm.
nebija tik pārliecinoši neviens par savām darbībām. Mēs visi jūtam, ka sezona tuvojās un kad mēs paši uzlabojam savu spēli, un tas arī pierādās. Un, kā var teikt, kā šobrīd esi iejuties komandā? Ļoti labi. Man patīk kolektīvs. Vēl jāsagaida treneris Zvirziņš, kad atbrauks no izlases. Ļoti patīk kolektīvs, esam iedzīvojušies. Visi jau iepriekš puiši jau bija zinām, un tā kā problēma nekāda nebija. Ejušanos. Latvijas basketbola līgas sezonas pirmo spēli valmierieši aizvadīs 30. septembrī izbraukumā pret Latvijas čempioniem VF Rīga, bet pirmais mačs savā laukumā 3. oktobrī pret Liepājas basketbolistiem.